Labdien! Šodien ir pirmdiena, 9. decembris. Šodien ir mana vloga pirmā diena. Un tā, varu parādīt gatavo darbu. Esmu pabeigusi adīt zeķes, zeķu pāri. Tātad zeķes adītas izmēram 44, 45, tāds kārtīgs vīru zeķes. Zeķes noadīts ir, bet nav vēl mazgāts, tāpēc izskatās tā, kā izskatās. Tātad zeķes. Šīs zeķes, kā visas iepriekšējās zeķes, adīja no zeķu dzijas Alizē. Supervaš laikam saucās, vienmēr aizmirstu to nosaukumu. Tātad Alizē zeķu dzija un savienoja kopā ar Klipanu saules dziju, 100% vilna. Zeķes tātad adīja, jo radatām numur 4. Zeķes ir nodītas, bet no šīs te dzijas Alizē paliek pāri tik daudz dzija. Neesmu nosvērusi, taču man liekas, ka šeit ir kādi 40 grami. Un man ir, tā kā šīs zeķes šogad esmu jau diezgan daudz pāris nodījis, tad visu laiku no šīs te Alizē dzijas paliek šādi te dziju atlikumi. Un tāpēc esmu nolēmusi izadīt šos te atlikumus. Tātad tur ir jākombinē kopā vairākas dzijas. Un tā, nākošais zeķu pāris arī tātad adīšu izmēru 44, 45. Un esmu nolēmusi adīt tā. Ir vēl šāda vienkrāsaina Alizē dzija. Un savienošu tātad kopā šo dziju ar Klipanu saules dziju. Un tāds vienkrāsains adījums būs tātad valnīšu daļā un papēdi no tās dzijas adīšu. Un pārējo tātad zeķes daļu jau adīšu savienojot šīs abas dzijas. Un tad pārējā daļa sanāks tā kā šeit jau ir izskatīsies, ja? Jo zeķes es šogad tātad adu visu laiku gandrīz 44, 45, un tad, šādi te dziju atlikumi paliek no šīs te Alizē zeķu dzijas, un, protams, lai nesāktu šeit par daudz sakrāties, ir laicīgi jāizada, jo arī iepriekšējās šīs te zeķes vēl ir pie manīme. Tātad arī adīju no Alizē dzijas un Klipanu saules savienoju, un arī tātad palika tieši tāds pats dziju atlikums, un šeit arī tātad
kombinēšu vairākas dzijas jau kopā, arī vajag izadīt. Šeit vēl arī ir tāda vienkrāsaina alizē dzija, arī savienošu ar šo te bēšīgo Klipan saules dziju. Un adīšu tātad papēdi un valnīti no šīs dzijas, un pārējo jau tad izadīšu savienošu Klipan sauli ar šo te dziju, un pārējā tātad zeķes daļa būs jau tāda raiba. Tā, ko vēl par zeķiem var pateikt? Zeķes, protams, turpināšu adīta, jo zeķu dzija arī man vēl ir. Lai gan šo nedēļu es veikšu pasūtījumu, zeķu dziju pasūtīšu atkal internetu veikalā Vilrita. Tur pēc cenām sanāk tā lētāk, un viņiem arī tā piegāde ir ātra 4 dienu laikā. Ja rītdien pasūtīšu, varbūt, ka piekdien pat saņemšu šo te dziju. Un tā vēl savā šīs dienas, vēl šodiena parādīšu vēl vienu dziju. Šo dziju es laikam jau biju pirms kādu laiciņa rādījusi. Tātad arī Klipan saule dzija, 100% vilna, rozā krāsā, un toreiz es teicu, ka no šīs dzijas gribu adīt šalli. Lai cik tas jocīgi nebūtu, es šogad neesmu nodījis nevienu šalli, nevienu lakatiņu. Un toreiz teicu, jā, kad gribu uzadīt rozā šalli, taču tā skatoties uz šo te rozā dziju, saprot, ka tā krāsa ir tāda bērnišķīga rozā, un tā šalle, tāds, kā saka, bērnu variants var sanākt. Tāpēc nolēmu no šīs te dzijas arī adīt zeķes. Šeit, protams, tādas zeķes sievietēm, un arī paskatīšos no Alizē sērijas, kādu zeķu dziju var savienot kopā ar šo te rozā dziju, un adīšu jau tādas rozā zeķītes dāmām. Es domāju, ka tas būs daudz labāk nekā adīt šalli. Bet šalles es, protams, gribu sākt adīt. Šogad diez vai vairāk paspējuši kādu šalli adīt, bet par to kādu, kā lai saka, modeli šalles adīšu, to es pastāstīšu jau kādu citu reizi. Bet šī dzija, jā, šī būs zeķēm rozā dzija. Labdien visiem! Ir 12. decembris, ceturtdiena, un es turpinu ierakstīt savu iknedēļas vlogu. Un tā, pulkstens ir jau vēls, pulkstens ir apmēram 9 vakarā, un varbūt apgaismojums arī nav tas pats labākais, lai ierakstītu vlogu, bet kā ir, tā ir. Un tā, par šīm dienām, ko tad es esmu noadījusi? Esmu pabeigusi adīt džemperim mugurpusi. Pagājušais, kad es rādīju savā video šo te džemperi, man šeit bija līdz šejienai apmēram nodīts. Tā, esmu pabeigusi adīt, noadīju arī valnīti. Atgādinu, ja kāds skatās pirmo reizi manu video, kad džempers tiek adīts no augšas uz leju. Es notamborēju pīnīti, tad uzņemu šeit valciņus un adu uz leju. Un tā, kopējais mugurpuses garums, jā, mēra pa centru tieši ir apmēram 68 cm, man sanāca. Vajadzīgais garums ir 70 vajadzīgs, bet šis te adījums, rievotais adījums, kā man pagājušajā reize, kā viena no manām skatītājām pierakstīja, paldies. Tātad šis ir rievotais adījums, un valkāšanas laikā nedaudz pastiepsies, tā kā tā arī būs tie 70 cm, kas ir vajadzīgi. Džemperi es adu ar adatām numuru 5 un arī valnīti tieši tāpatās adīju. Pirms sāku adīt valnīti, šeit pieaudzēju 5 valdziņus, jo man nepatīk, ka džemperos valnītis savalka šo te apakšējo daļu, un tāpēc es vienmēr pieaudzēju valdziņus, lai nav šīs te savilkuma tāda efekta, kā saka. Un valnīti adīju parasti viens labiski, viens krēliski, un tad pavisam vienkārši arī valdziņus beigās sādīju kopā. Un tātad mugurpuse ir nodīta, un esmu sākusi arī adīt priekšpusi. Tātad priekšpusē šeit ir kaklis griezums dziļāks, protams. Un tā, esmu šeit izadījusi tieši 100 gramus dzijas, viena ficīte, viens kamoliņš. Tagad es atārdīšu šo te notamborēto pīnīti
pacelšu valdziņus uz adatām un savienošu ar mugurpuses plecu daļas valdziņiem. Un tad džemperis būs jāpielaiko, un tad man būs vieglāk saprast, kad man būs jāsāk adīt tālāk šī te jenotiņa schēma, jenota purniņš. Džemperis noteikti jāpielaiko. Man jāizskaita arī, cik rindās ir šī te schēma, būs šis te purniņš. Nu jā, tas būs tāds pats interesantākais, kā saka, moments džempera adīšanā. Adīšu tātad ir vajadzīga melna, pelēka un balta dzija, un es adīšu no dziju atlikumiem, kas man ir palikuši pāri no cepura adīšanas. Nu, tas nekas, ka it kā divas dažādas dzijas, es domāju, ka tas neko šajā gadījumā neko daudz neatšķirsies. Nu jā, tas ir par manu džemperi. Tālāk par šīm pāris dienām adīju arī nedaudz cepuri. Tātad cepuri, kamēr rāda melnā krāsā, bet tā ir tumši zila krāsa. Tātad no dzijas Alizē Angora Real 40. Tātad cepurei vēl jānoada kādas 6-7 kārtas, un tad es varēšu jau sākt veidot cepurei noraukumu. Noraukums būs 4 tādās daļās, sadalīšu adījumu. Un tad cepura arī būs nodīta. Nu, mana šī te dzija tieši tumši zilā krāsā ir tātad vēl 100 grami, un šeit tāds atlikums tātad paliks pāri. Ļoti gribētos vēl 2 cepuras nodīt no šīs te dzijas. Nu, redzēs, vai man sanāks. Nu, 1 cepura noteikti vēl būs jānoda, bet, nu, tad atkal paliks pāri tāds atlikums dziju, kuru nezināšu, kur likt, un tāpēc ideāli būtu, ja 2 cepurus vēl šeit varētu nodīt. Tā, tas ir par cepuru sadīšanu. Tā, nacu mirklītīs, tagad paņemšu savu zeķi. Tā, atvainojos, ka tā sanāk, bet, nu, kā ir, tā ir. Tā tad sāku adīt arī vēl vienu zeķi. Šeit arī tiek izadīts dziju atlikums, tātad Klipan saule, un šeit no iepriekšējām zeķiem palika Alizē zeķu dzija, un šeit valnītis tiek adīts, tātad no vienkrāsaini savienojot šo te Klipan saule dziju ar bēšīgo Alizē zeķu dziju, pēc tam adīju no šīs dzijas, un tagad sākšu adīt papēžu daļu, un papēds arī būs šādā te bēšīgā krāsā. Jo šī dzija ir tik, cik ir, un zeķis tiek adīts izmērs 44, 45, un tāpēc, nu, jāizad te atlikumu dziju, kas ir. Iespējams, ja šīs te dzija pietrūks, tad arī zeķei purngals būs arī šāds pats bēšīgs. Nu, tādi ir mani adīšanas jaunumi par šīm pāris dienām. Un tā turpinu adīt un turpinu uzņemt savu adīšanas vlogu. Labdien visiem! Šodien ir 15. decembris, svētdiena, un es turpinu savu adīšanas vlogu. Šodien ir pēdējā diena. Tātad, cik daudz ko es esmu nodījis par šīm pāris dienām. Tātad pabeidzu adīt zeķes. Zeķes tātad 44. izmērs, 44, 45, adats numur 4. Zeķis pabeidz adīt. Kā jau pagājušajā reize stāstīju, tad šīs zeķis jau es adīju no dziju atlikumiem. Šeit to redzēt, valnītis un papēdis ir savādāks un pārējā zeķis daļa ir savādāk. Tātad šīs abas dzijas ir valnītis un papēdis. Un pārējo tātad es adīju no Alizē klasiskās zeķu dzijas, bija jāizada dziju atlikums, taču ar šiem zeķiem notika tā, ka man pietrūka šīs te, kā saka, dzijas atlikums, šī te zeķu dzija. Nodīju vienu zeķi un otru zeķi apmēram līdz šejieni, un šī dzija beidzās. Nu, ko nācās pirkt atkal jaunu ficīti un turpināt adīt. Nu, labi, ka šī dzija bija Rīgā veikalā, jo
šo zeķi, kad es adīju šī te zeķu dzija, es sūtīju internetu veikalā Vilrita, Lietuvas internetu veikals. Protams, man uzreiz vajadzēja šo dziju, jā, un tāpēc es devos uz veikalu, nopirku veikalā, Elīzē nopirku šo te zeķu dziju. Zeķu dzija, neskatoties uz to, ka pārdevēji ir dažādi, par laimi neatšķirās, jo dažreiz mēdz būt, ka var būt nedaudz gaišāks vai tumšāks, bet šeit nekas neatšķirās. Un tā tad, jā, bija 100 gramu, šeit ir kaut kāda 80 gramu laikam, un šeit atkal sanāk viens zeķu pāris, jau tikai no šīs te zeķu dzijas. Taču tagad man atkal nav vairāk klipam saules vilnas dzijas, ir palicis tika, un tad šo te klipam saules dziju es arī izadīšu atlikumus, tātad šeit ir nedaudz gaišāka man palikusi, jā. Nu, un šeit no šīm te 3 visiem kamoliņiem ir jāsanāk zeķēme. Tātad valnīti adīšu šo te gaišāko, savienošu kopā ar Alizē dziju un pārējo jau tad pēdas daļu šo te tumšāko. Nu, tātad šeit sanāk atkal viens kārtīgs zeķu pāris. Jā, parādīšu tad uzreiz, kā izskatījās zeķe. Tā pirmā zeķu pāris, ko es adīju, jā, tātad šeit ir, var redzēt, jā, tātad šeit ir pilnībā zeķu dzija visu un klipan saule šeit, un šeit ir dziju tie atlikumi. Šis zeķu pāris ir mazgāts, jā, izmazgāts, ļoti mīksts, patīkams. Nu, šeit, protams, jāizmazgā, tad arī valdziņi izlīdzināsies un uzreiz pavisam citādāks skats būs. Prezentablākas zeķis izskatīsies, teiksim tā, jā. Jā, zeķis abas 44, 45. Un tā, kā jau es teicu, ka veicu šonedēļ zeķu dzijas pasūtījumu atkal, tātad dzija ir saņemta. Un, jā, dziju sūtījies internetu veikalā Vilrita, tas ir Lietuvas internetu veikals. Un parādīšu tātad, kādu dziju sūtīja. Nu, jā, šeit ir tikai zeķu dzija. Un tātad zināmā Alizē Superwash Artisana, tādā gaiši pelēkā krāsā. Tātad šī dzija man būs vajadzīga tad, kad paliks pāri šie te dziju atlikumi no zeķu adīšanas, un tad, lai varētu vienkrāsainu papēdi vai valnīt adīt, tieši vajadzēja pelēkas krāsas dziju vienkrāsainu. Tātad Alizē Artisana zināmā. Tad no Alizē vēl šī te pelēkā dzija, Alizē Superwash Comfort. Nu jā, šeit jau saliekot kopā var redzēt, ka var radīt savienojumā abas dzijas. Nu, savienojot kopā ar klipenu sauli, jā, es adīšu šīs zeķis, jā. Vienkārši šeit var valnīt adīt šādi, te savienojot vienkrāsaini, valnīt papēdi un pārējo no šādas te dzijas. Tā ir zināmā man dzija, visiem zināmā Alizē. Un šoreiz nolēmu vēl pādīt zeķis arī no citām dzijām, ne tikai no Alizē. Ļoti gribu uzadīt vīriešu zeķes tieši tumši brūnā krāsā. No Alizē nebija tumši brūnā krāsa, toties tumši brūnā krāsa bija Jarnārta Forza. Neesmu vispār radījis no tādas. Nu, principā tas dzijas sastāvs tāds pats kā Alizē. Dzijām 75 vilna, 25 poliamīts, 100 gramos ir 420 metri. Ļoti skaisti tumši brūna krāsa. Parādīšu nedaudz vēlāk, ar kuru dziju es savienošu. Tātad Forza, nosaukums interesants, 200 grami. Tad šī te pati Jarnārta Forza atkal pelēkā krāsa. Arī ļoti skaisti izskatās. Un 100 gramu pasūtīju Nako Boho rozā krāsā. Es jau, manuprāt, pagājušreiz jau stāstīju, ka no šīs te rozā krāsas dziju gribu uzadīt zeķes, nu, dāmām, meitenēm. Parādīšu arī, ar kuru dziju savienošu. Tikai Nako dzijai sastāvs ir arī 75% vilna, 25 poliamīds, tad šeit metrāža ir savādāka nedaudz. Tā metrāža, kur palika, šeit 100 gramos ir 400 metri. Forzai un Alizē dzijai 100 gramos ir 420. Tātad šī rozīgā dzija, boho dzija ir nedaudz rupjāka, bet tas nekas, adīšu tāpatās ar tām pašām adatām numur 4. Tā, ar kuru dziju tad savienošu kopā Nako Boho
šo te rozā dziju, kur es jau vadīju, teicu, ka gribēju kaut kad šallu adīt, bet šallē šī dzija ir par daudz tāda bērnišķīgas nospried, jā. Un tā tad man šķiet, kā šo te rozā krāsu kopā, kad savienosim, būs tāds melanžēts, domāju, kad izskatīsies dāmu zeķītēm tieši laikā. Zeķes tātad šīs jau būs tāds 38, 39. 2 pāri noteikti šeit sanāks. Tā ir šī dzija, bet šonedēļ vēl nopirku ne tikai interneta veikalā dziju, bet arī nopirku mūsu pašu Clip & Soul dziju, tūlīt parādīšu visu. Un tātad šeit ir, ja es visu laiku pērku Clip & Soul dzijas, tātad šos te dzīves poļu atlikums, jā, šoreiz arī nopirku vēl pelēku krāsu. Tad nopirku šoreiz arī šādu Clip & Soul dzīvi jau satītu ficītai 100 grami. Tieši brūno krāsu man vajadzēja, brūno krāsu, tātad kopā savienot ar šo te Jārnārtu forzu. Domāju, ka būs smukas zeķes, vīru zeķes, 44, 45, varbūt arī kādu 42, 43 uzadīšu, bet tieši gribēju vīru zeķes brūnā krāsā. Jā, uz Clip & Soul dzīs, tātad šeit ir 100 grami, bet šeit arī nav norādīta metrāža. Bet tā skatoties pēc taustes, šķiet, ka tieši tāda pat tā kā šie te dziju spolēs, kas bija. Adīšu tāpatās rada tam numur 4, jā, bet krāsa man ļoti patīk, brūns. Tādu nopirku tātad Clip & Soul un šī te dzīves poles tas atlikums. Kam ir rāda tā kā zaiganīgs vairāk, bet patiesībā tas tāds pelēcīgs ir, jā. Un tad šeit, ar forzu savienot būs smukas zeķes, vīru zeķes. Arī ar to pašu alizē savienot var. Vispār man šīs te Clip & Soul dzīves ir diezgan daudz mājās tagad. Kā daudz, priekš manīm tas šķiet daudz. Ir vēl šāds arī tumši tāda pelēka. Tā kā, jā, zeķu dzīves man tagad ir daudz. Līdz jaunajam gadam noteikti neko nesūtīšu, jo tagad kā saka, spēj tik adīte. Jā, tas ir par manu zeķu dziju, un tagad vēl parādīšu džemperi. Un mans džemperi par šīm dienām adīju ļoti, ļoti maza. Tātad noadīju džemperi līdz, pagriezīšu šādi, līdz tai vietai, kur man jāsāk būs adīt šis te jenota purniņš. Tātad izadīju 100 gramus pievienoju dziju un noadīju vēl nedaudz. Un šī ir tā vieta, kur tālāk nākošajā kārtā jāsāk adīt šī te schēma. Man no sākuma bija plānos savienot mugurpusē un priekšpusē plecu daļā valdziņus pielaikot un tad turpināt adīt. Taču pielaikojām tāpatās un es nolēmu, ka, ja es savienošu priekšpusu un mugurpusu kopā, tad ļoti grūti būs adīt, ja, jo adījums ir plats un garš, un tad jāad šī te schēma un visu laiku klēpī jātur vēl mugurpuse džempere, ja, tad es nospēju, ka vienkārši nebūs ērti adīt, un tāpēc nekāds plecu vīls pagaidām nesavienoju. Jā, šonedēļ maz džemperi esmu adījusi, parasti sestdienās vairāk brīvu laiku, un tad var adīt, bet šo sestdiena bija mums visiem darba sestdiena, jāstrādā šī te brīvā Ziemassvētku dienu, svētkos, kas būs. Tāpēc, jā, džemperi maz adīja, bet, laiks vēl līdz jaunajam gadam ir. Tā kā nākošu nedēļu noteikti manā vlogā varēs redzēt, ja ne visu jenota galvu, tad vismaz ausis noteikti būs jau izadītas džemperime. Jā, tāds šoreiz bija mans adīšanas vlogs. Paldies, ja noskatījāties. Ja neesat abonējuši manu kanālu, abonējiet. Un tiekamies jau kādu citu reizi.